Sveicināti visiem, kas ir šeit klātienē, un arī tiem, kas ir attālināti YouTube, laukos, mājās, saimniecībās, traktoros. Paldies pirmām kārtām jāsaka arī Rāmaus biznesa centra pārstāvjiem Gustam un Laurai Lūšiem, kas mūs kārtējo reizi ir uzaicinājuši un dot iespēju arī padiskutēt par lauksaimniekiem būtiskām tēmām. Un ir tāds teiciens, ka mūžīgi var skatīties uz 3 lietām, kā citi strādā, kā deg uguns un kā tek ūdens. Šodien mēs vairāk runāsim par to 3. lietu – ūdeni. Un kā varbūt likt viņam tecēt tur, kur viņam ir jātek, uz jūru, uz upēm, un kā viņam varbūt arī kļūt tīrākam tādā brīdī, ka viņš savu tecējumu arī sāk no mūsu laukiem. Paldies par iespēju arī šeit moderēt pasākumu un kārtējo reizi arī Rāmaus biznesa centrā runāt par lauksaimniekiem aktuālu tēmu – melorāciju. Tāpēc šodien runāsim par mūsdienīgu melorāciju, kas ir svarīga mums lauksaimniekiem, augsnei, ražai un ūdeņiem. Būs 3 ļoti labi runātāji, 3 ļoti labām tēmām. Būs iespēja uzdot arī jautājumus gan zālē klātsošiem, gan arī tiem, kas ir attālināti YouTube, un YouTube mums jau ir pašlaik vairāk cilvēki arī pieslēgušies. Rakstiet jautājumus komentāru sadaļā, mēs arī noteikti šos jautājumus arī uzdosim zālē klātsošiem. Jāsaka, ka melorācijas tēma ir un paliek arvien aktuālāka, gan ņemot situāciju, ka melorācijas sistēmas ir jāuztur, gan arī tas, ka viņas noveco, gan arī droši vien 17. gads, 25. gads ir parādījis to, ka mēs kā lauksaimnieki nedrīkstam pieļaut nemazāko kļūdu, un tanī skaitā arī uz melorācijas sistēmu pareizu un efektīvu uzturēšanu. Skaidrs, ka šodien nav varbūt pieejams atbalsts viena īpašnieka un koplietošanas sistēmu, rekonstrukcija, renovācija, prioritātes ir valsts sistēma sakārtošana, bet arī šī gadā mēs kā organizācija esam arī rosinājuši vairākus jautājumus, lai arī lauksaimniekiem dotu iespēju efektīvāk arī uzturēt savas esošās melorācijas sistēmas. Modernizācijas pasākumu ietvaros tiek attiecināti arī trenu skalotāji, grauju pļaumašīnas, lai maksimāli dotu visas iespējas lauksaimniekiem šīs melorācijas sistēmas arī efektīvi uzturēt. Kā pirmo runātāju es uz skatuves gribētu aicināt arī Aldi Priedīti no Sijā Baltika Invest. Cilvēks, kurš droši vien par un ap drenu skalošanu Latvijā zina visvairāk. Cilvēks, kurš arī ir uzkonstruējis un arī ražo un arī tirgo šādus drenu skalotājus. Aldis noteikti padalīsies arī tādā pieredzē, ko viņš kā uzņēmējs, kā cilvēks, kurš arī nebaidās uzvilkt gumijas zābakus, paņemt rokā lāpstu, parakt, paskatīties, pastāstīt un arī pamācīt citus, kā labāk tās sistēmas uzturēt, kādas ir tās kļūdas, ko mēs noteikti pieļaujam, un kā ir labāk skalot, un kur varbūt neskalot, bet kaut ko arī nomainīt. Aldi, lūdzu, 27 minūtes ir tavā rīcībā. Vari ņemt šo te mikrofonu, slaidrādes, jā, un tad varam sākt. Paldies! Jā. Labdien! Mani sauc Aldis. Es pārstāvu uzņēmumu Sijā Baltika Invest. Mēs ražojam melorācijas skalotājus jau gadus 17. Un tās viss sākās saimniecībā, kuras kādreiz vadīja, bet tagad laiki mainījušies un uzņēmums Sijā Baltika Invest nodarbojas tīri ar melorācijas skalotāju ražošanu un tirdzniecību. Tad es mēģināšu pastāstīt, kā notiek skalošana, kādas ir tās kļūdas un ko vajadzētu ņemt vērā. Pirmais, kāpēc tad mēs vispār vajag melorācijas skalošanu? Un tas ir reāli no dzīves pieredzes saimniecības, kas sakārto savas melorācijas sistēmas. Viņi savu ražību uz esošiem laukiem ir jau pacēluši pa 15%, un tas potenciāls var būt līdz 30%. Jo bieži mēs runājam par dažādām tehnoloģijām, kad precīzajām un visādām tādām, bet ja tev uz lauka ir pļaņškas un nevar braukt un strādāt, tad īsti tam nav pazūd jēga. Jūs daudz efektīvāk uz lauku varat strādāt, mazāks degvielas patēriņš, ātrāk uz lauku varat tikt, jūs ātrāk varat pirmos minerālu mēslus iedot, ja laukā nav ūdens. Un 3. jūs uzlabojat augsnes struktūru. Augsne nekļūst skābi un viņi nesablīvējās. Auga daudz veiksmīgāk aug. Pa grāviem. Tad kādas tēmas es esmu nolēmis apspriest? Tā būs grāvi tīrīšana,
izteku kontrole un apkope, drenu skalošana un remonts. Tās būs 3 tēmas, pie kurām mēs šodien mēģināsim pieķerties. Ja kādam ir jautājumi zālē, tad paceļieties, uzreiz mēģināšu atbildēt. Grāvju. Tātad, pirmais. Protams, ir dažādas sistēmas, kā tos grāvjus tīri, bet es tagad daudz braukāju pa Eiropu, jo mūsu aparāti ļoti daudz pērk Eiropā, un es redzu, ka viņi, protams, arī izmanto ekskavātors un ar ekskavātoru kausiem, bet viņiem ir diezgan populārs šādas frēzītes, un viņi saka, ka nav jau svarīgi tikai izrakt to pašu grāvi, bet, kā jūs redzat, ir šī gultne. Un tad iztīrot šo gultni, to ūdens plūsmu, jūs arī daudz veiksmīgāk tā kā varat novadīt prom no lauka, jo bieži vien uz laukiem ceļa malās var redzēt, ka stāv ūdens un viņš neiet projām tikai tāpēc, ka tie grāvi, viņi ar laiku ir aizauguši. Tas nav vienkārši laika zobs. Un tad, ja ar šādu frēzīti iztīra tos gultnīti, tad jūs varat tā kā uzlabot ūdensteci. Tad ir tāda kanādiešu sistēma. Es nezinu, vai viņam viņa aizgāja vai neaizgāja, bet man viņa tā tīri simpatizēja. Viņš viņu nosauc ir par Ditch Doctor metodu, kad, redziet, grāvī malas ir saglabājušās, tā maliņa arī, un tikai pati gultnītne ir iztīrīta, un tas nodrošina to, ka tas ūdens var iet projām no laukiem uz grāviem. Tā, tagad mums ir video. Viņš tāds āši parādi, viņš nav baigi garais. Un redziet, tādi lauki mums ir pārsvarā. Un tikko tajos laukos saug tas zāles, viņš uzreiz kavē ūdens plūsmu. Un ja ūdens plūsma tiek kavēta, viņš atkal neļauj no meliorācijas iztekām izietam ūdenim ārā. Un šis varētu būt tāds ātrs un veiksmīgs risinājums. Jo, piemēram, ceļa malās, ja ceļa malās jūs rokat, jums ir vajadzīgs atļaujas. Bet ar šādu frēzīti es domāju, ka jūs varat arī tikt bez atļaujām, bez darbiem. Un redziet, viņš tā kā tāds turbīni izšpļauj tos visus dubļus ārā. Un redziet, kā izskatās, aizaudzes grāvis bija un ar šādu var daudz ātrāk un daudz efektīvāk iztīrīt sistēmu. Bet es vēlreiz saku, es nezinu, Angļiem tā ko pirmajā reizē rādīja, tā ir Angļi. Šī ir kanādieši, es nezinu, kā vai viņi aizgāja vai neaizgāja, bet man vienkārši viņi likās ļoti tāda interesanta un jauna sistēma. Meliorācija, āku kopšana. Ākas tas ir īstenībā sāpīgs jautājums, pie kā daudz negrib pieķerties, bet tas ir nenormāli svarīgs. Svarīgākā, kas notiekās, akas funkcija ir tāda, kad akā sajiet iztekas un no meliorācijas augšņu atliekas ietek akā un viņām ir jābūt apakšā vietai, kur nosēsties un tīrais ūdens aiziet. Bet pie mums ļoti bieži pie zemniekiem mēs redzam, kad akas ir līdz ar iztekām vai pat iztekas ir zem smiltīm un tad tas ūdens kaut kur tur mokās cauri, lai tiktu projām. Tas ir pilnīgi nepareizi, jo jūs skalojat iekšā augsni meliorācijā un jūs bremzējat plūsmu. Otra problēma ir dabas process. Akām ir sals, jo ja viņas nav pareizi ielikts, tad sals viņas izcilā. Un otrs ir ar tehniku. Diemžēl arī citreiz aizķer, bet tāpēc viņas vajadzēja tā kā saremontēt. Un katra akas jātīra vismaz reizi gadā. Nav ne reizi, bet jāinspektē reizi gadā. Šeit mēs arī esam izstrādājuši paši tādu aku mazgāšanas sistēmu. Un kā viens klients man teica, Aldi, to, ko mēs neizdarījām 20 gados, mēs izdarījām vienā mēnesī. Tā doma ir tāda, ka jūs ar skalotāju, ja mēs varam palaist video, pirmajā video jūs redzat sūkni, tas ir speciāls dubļu sūknis tāds. Otrajā video mēs redzam pistoli. Pistole sašķaida šos dubļus, un šis sūknis tos dubļus sūc ārā trešajā video. Un 4. video mēs redzam, kas notiek pēc 5 līdz 10 minūšu darba. Aka ir tīra. Šis ir, teiksim tā, mēs ilgi uz šo procesu gājām, mēs viņu realizējam, un tas ir patiešām daudzi zemnieki un zviedri
viņi arī vienkārši sajūsmā. Un otrs, ka tas sūknis nav tikai, teiksim tā, daudz satraucās, ka viņš vienu sūkni tikai priekš akām pirks, bet tas sūknis jums arī noderēs pie melorācijas darbiem. Tad, kad jūs atraksiet vaļā melorācijas cauruli un jums gāzrās ūdens iekšā, tad arī ļoti svarīgi, ka šis ūdens tiek atpumpēts, nevis, ka jūs tur dubļos liekat iekšā jaunas dremtes, un tas arī nav pareizi. Ļoti svarīgi ir sausā vidē. Un, kā es saku, lētāk un pareizāk ir melorācija remontēt tad, kad ir sausie laiki. Diemžēl zemnieki melorē tad, kad viņi redz uz lauku ūdeņu. Tas ir, diemžēl, protams, labāk darīt kaut kādu to, bet pareizāk būtu sausajos periodos vajadzētu izmantot laiku, kad var remontēt melorācijas. Tātad, pa akām, kā es teicu, akas izcilās sals, aizķer ar tehnikas vienībām, tāpēc mēs esam, tas ir mūsu ideja, mēs esam priekš mums ražot tādas stabiņas, tur, kur vēl augšā ir atsarošā uzlīme, tas nozīmē to, ka ar tehniku braucot, jūs varat redzēt, kurā vietā tā aka ir, vai otrs, ka jūs varat arī redzēt, kad taisa tās kontrolas. Cik tās akas uz to lauku ir, un tie darbinieki daudz vieglāk var nofiksēt, kurā vietā tās akas, lai var atrast un noinspektēt, kādā stāvoklī. Un otra lieta ir obligāti vāki, jo bieži vien mēs aizbraucam pie klientiem, viņam vāki nav virsū, viņš ar kombainu, kā ir kūlis, tā visi tie salmi ir iekšā tanī akā. Un, kā, protams, visi tie salmi sajiet atkal drenēs. Drenes nestrādā, kamēr tie salmi tur nav iekšā, tā kā satrūdējuši. Tāpēc atzīmēt, vāks virsū, un iztīrīts. Tās būtu tās 3 lietas, kas būtu jāsakārto, un ja viņi ir izcilāti, obligāti arī jāsakārto, jo savādāk ar ūdeņiem akal zemes kalo iekšā. Pa iztakām tās arī ir 3 lietas, par kurām, viena no lietām, par kurām vajadzētu rūpēties katru gadu, jo iztakas, diemžēl, viņas aizgrūst. Viņas aizgrūst un arī melorācija pati. Jo kāds ir tas melorācijas princips? Melorācijas princips ir pašatīrīšanās princips. Tas, ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka ir pareizs ūdenskritums un ar ūdens plūsmu augsnes daļiņas tiek iznestas ārā no melorācijas. Un tas nozīmē, ka katru gadu šīs vietās būs jums kaut kādi augsnes sanesumi, kas ir jātīra, lai ļautu akal ūdenim brīvi plūst ārā. Otrs arī, diemžēl, ar kaut kādiem zemes darbiem vai arī meža zvēri, viņi nobirdina, jo man bija tā, ka mēs aizbraucam uz lauku un klients saka, mums bija 2 gadi apakaļ kapitālais remonts novadgrāvī, un mēs nevarējām atrast iztakas. 2 gadu laikā iztaka bija kaut kādi 50 centimetri zem zemes. Tāpēc ļoti svarīgi viņus kontrolēt katru gadu, un lai šiem darbiniekiem būtu vieglāk to kontroli veikt, mēs atkal iesakam izmantot šādu stabiņas. Es domāju, ka šis klients nav pareizi izdarījis, pareizā vietā novietojis to stabiņu, viņu vajadzētu likt augšā, jo kāpēc? Viņš ir diezgan zemi nolicis, rudenī, pavasarī pacelsies ūdens līmenis, sasals ūdens, un ar kaut kādu plūsmu viņi nolauzīs to stabiņu. Tāpēc es domāju, ka pie pašas iztakas nav pareizi, bet tas ir katra paša izvēlē. Es droši vien, ka ieteiktu likt augšā grāvja pusē, augšpusē. Un tad tu viņu var redzēt. Un otrs, nākamais cilvēks, kas taisa melorācijas iztaka inspekciju, viņš jau redz, kurā vietā viņam ir tā iztaka, un viņam nav jāmeklē. Protams, ir jaunās tehnoloģijas, es gribēju atrast, bet bija ļoti tāda jauna, viņi rumāņi vai kaut kāda sistēma bija telefonā, ka tu vari atzīmēt jau iztekas, un tev ir sava aplikācija, viņa nebija tik dārga, viņi 2500 maksāja, un kaut kāda gada abonements bija. Bet tad tu vari jau savas kartes salikt iekšā, un tos visas iztekas un akas salikt jau kontrolē, un tad tu ar telefonu eji un atrod, kurā vietā viņas ir. Tā efektivizētāk. Es tagad parādu tādu primitīvāko variantu, kā var to sakot. Melorācijas sistēmas skalošana. Jā, tas ir mūsu aparāts, un regulāra skalošana plūsma veicina pašatīrīšanās procesu. Tas, ko es stāstīju. Ir
Teiksim tā, mēs tagad daudz braukājam pa Eiropu. Un tur ir tā, ka ir valstis, kur tā augsne ir tāda smagnējāka. Ja? Un mums arī dažādas tās augsnes. Tā meliorācijas skalošana nav tā, ka tie galvenie kolektori saka, jāskalo katru gadu. Nē, īstakas akas ir jākontrolē katru gadu, bet tos galvenos kolektorus, tos var atkarībā no augsnes tipa. Ja ir smagas, mālainas augsnes, tad tur, ja pa 5 gadiem reizi izskalos, tas būs daudz. Ja ir vieglāks augsnes, pat 3-4 gadi reizi ir jāpaskalo. Bet, piemēram, Norvēģijā, mēs esam tādā vienā rajonā, kur viņiem tas augsnes tips ir tāds, ka katru gadu viņiem jāskalo ir meliorācija. Ja viņu neizskalo, tā meliorācija ir pilna līdz viņa vispār nefunkcionē. Katru gadu, viņi katru pavasari skalo meliorāciju. Tā kā tā skalošana ir no augsnes. Tu nevar, nav kaut kādas receptes, cik bieži tev viņi ir jāskalo. Praksē konstatētās kļūdas, ko mēs tā kā redzam. Māla drēns, tās mums ir tāds nenovērtēts vēsturisks mantojums, jo es uzskatu, ka varbūt tā problēma ir tā, ka mēs to meliorāciju dabujām bez maksas. Ja mēs būtu samaksājuši kaut kādu naudu, tad varbūt mēs pret viņu bišķi nopietnāk attiektos, bet, tas ir mans viedoklis. Ļoti bieži pie labošanas arī nepievērš uzmanību tiem kritumiem. Jo, ja nepievērš to uzmanību kritumiem, tad tur ir atkal to ūdens plūsma. Un trešais un pats svarīgākais, ko es vienmēr visiem saku, un tas ir, tā ir baigā problēma Latvijā, ir filtrācijas materiāla neizmantošana. Tas ir, nezinu, kāpēc viņiem visiem liekas, ka tā nevajag, bet to vajadzētu jau skolā mācīt par tiem filtrācijas materiāliem. Tātad sākam pa filtrācijas materiāliem. Kāpēc to filtrācijas materiālu obligāti jāliek? Viņu bieži vien zemnieks saremontē, un viņš to pašu zemi uzber pa virsu. Tā ir milzīga kļūda, jo kas notiekās? Jūs uzreiz jau aizsitat to filtrāciju, vai jūs izmantojot plasmas caurules vai arī to keramisko caurulītu, kaut kādu materiālu pārliek pāri, jūs jau viņu uzreiz aizsitat ar dubļiem ciet. Kā rezultātā filtrācija caur to materiālu nenotiekās. Dānijā vai kur citur viņi uzreiz, tikko viņi kaut ko dara, viņi uzreiz ber iekšā filtrāciju. Tikko viņi liek jaunu meliorāciju, viņi liek iekšā filtrāciju. Bez filtrācijas slāņa neviens neko nedara. Ja mēs skatāmies vecās padomju laika sistēmas, viņas visas ir ar filtrāciju. Tāpēc, ja mums viņas ir vieglāk atrast, mēs atrokam vaļā, un tad augsne mainās. Viņa melna, citur bēra kūdras, kur kas bija. Tas ir atkarīgs, ja? Bet, uz doto brīdi smilts ir lētākais, jo tas ir vistuvāk, jo pie katras saimniecības var dabūt smilti. Šķēmas būtu efektīvākais, bet dārgākais. Tagad Skandināvijā ļoti populāri ir šķelda, bet ne tik rupja šķelda, ko mēs izmantojam katlmājās. Viņu vajag uz pusi smalkāk, bet tā viņi saka 50 gadi viņi dodot šķeldai, kalpošanas mūžu. Un kokskaidrs. Kokskaidrs, diemžēl, iet ārā no aprites, jo pirmais kokskaidrs sanāk tagad uz doto brīdi dārgi, un otrs skaidri ir nenormāls plāns palikušās, jo zāģbaļķi, zāģējot, viņiem interesē vairāk materiāls, viņiem neinteresē skaidri, un viņš tāds pulveris, un ja viņi ieberta, viņš aizsitoties ciet. Tā kā Norvēģi saka, skaidrs praktiski vairs, viņi neiesaka nevienam izmantot. Tāpēc smilts vai šķelda, tas būtu mūsu platumu grādu vai mūsu rajonā, tas būtu pats efektīvākais veids, jo smilts tuvu un šķelda mums arī ir diezgan daudz. Tā, man ir 11 minūtes. Kāpēc meliorācija nepieciešams skalot? Tā, kā es teicu. Un otrs, es speciāli šito bildi ieliku, jo tad, kad mēs veicam skalošanas darbus, mēs bieži vien arī aizmirstam, kas iet iekšā tādā otrajā galā, ja mēs esam kaut kur pa vidu. Tāpēc ir ļoti svarīgi vai aiztaisīt ar šādu caurumu, lai neietu dubļi iekšā, vai arī ar to pašu sūknīti mēs atsūknējam tos dubļus netīro ūdeni nost. Reku ir piemērs, kas notiekās, kad mēs skalojam. Reku bija sanesumi, un mēs ar skalotāju šo te dubļu kluci velkam ārā no meliorācijas. Tas ir pateicoties skalošanai. Tāpēc, jo
kaut kur ir izveidojies aizsērojums, kritums vai kas, nenotika ūdens plūsma, un tie dubļi krājās, līdz viņi ir aiztaisījuši šo melorāciju ciet, un nekāda kustība nenotiekās. Tāpēc ļoti svarīgi, kā es teicu, pirms tam atkarīgs no augsnes tipa, cik bieži mēs skalojam melorāciju. Tā, kaut kas te nav. Te ir mazs video par kā tad notiekās tā skalošana, Mārtiņa. Šeit ir imitācija, kā notiekās, ka veidojas aizsērījums, ūdens ceļās uz augšu. Kas ir svarīgi un kāpēc mēs arī tik veiksmīgi ejam citos Eiropas tirgos iekšā ar skalotāju, tas bija tā meklēšanas sistēma. Pateicoties tai meklēšanai, jūs uzreiz atrodat, kur tad jums ir tie bojājumi tai drenā. Un daudz ātrāk un efektīvāk jūs atrodat. Un skalotājs ar ūdens plūsmu skalo dubļus ārā un hidrolika to šļauj augstumu iekšā. Tie 4 gumijas riteņi, ko jūs pirmīt redzējāt. Ejam tālāk, jo man jau minūtes maz paliek. Tad vēl viena no problēmām ir saknes. Un tās ir diezgan liela problēma. Tās gan ir no krūmiem aug iekšā, gan arī ir tā saucamā kosa. Un tā ir tāds baigais naidnieks melorācijai. Bet tā kā mēs ar melorācijas skalotāju mēs varam atrast, kur tad ir tas bojājums ar to izsekošanu. Protams, ka tā kosa nav saugus visur, bet jums ir jāatrod tā vieta, kurā vietā tad viņa ir. Un pateicoties tā izsekošanas sistēmai, jūs varat ātri atrast, atrakt, saremontēt to vietu, iztīrīt un vai nu savienot jaunu vai likt iekšā tās pašas trubiņas. Otra problēma ir trešā problēma ir melorācijas cauruļu trubiņu nobīdi. Un šī tā ir tā standarta problēma, kas notiekās melorācijas trubiņas ir nobīdījušās un viņas skalo iekšā dubļus. Un kā mēs vienmēr sakam, labāk cenšaties saglabāt šo melorācijas cauruli līdz vecās. Jo kas notiekās? Ja jūs, protams, ja nav iespējams saglabāt, tad mēs viņas sabojājam un velkam ārā un taisam savienojumu. Bet ja jūs uzliksiet savienojumu, tas viennozīmīgi pēc nākamās skalošanas jūs atgriezīsieties tajā vietā. Jo precīzi salikt kopā nevar, kā rezultātā skalotājs cauri tur netiks. Un tad atkal tajā vietā jūs raksieties. Tāpēc tas mūsu ieteikums vienmēr ir mēģinam maksimāli saglabāt esošās sistēmas un ievērojam kritumus. Tas ir baigi svarīgi, jo tiem melorātoriem, kas uz lauku strādā, viņiem vajadzīgs ir tas līmeņa rādis līdzā. Protams, būtu labāk, ka viņiem ir nivelieris, bet uz tādiem maziem attālumiem atkal ar to nivelieru grūtāk, ar nivelieru uz lielākiem attālumiem. Tā kā tas ir tāds mūsu ieteikums un mūsu redzējums. Protams, ja jūs velkat jaunus, tad velkam jaunus. Bieži vien praksē ir tā, ka šos galvenos kolektors mēs sakam, atjaunojiet, mēģiniet viņus izglābt, cik varat, bet tās saucamās ūsas, tām teikšu godīgi, baigi jārēķina. Vai tas ir to vērts viņu tur skalot, viņas viss ir nobīdījušās, izbīdījušās, vai nav vienkāršāk blakām izrakt jaunu tranšēju un ielikt iekšā to ūsu jaunu. Tas ir jāstāsta, kādā stāvoklī ir, bet bieži vien tās uzskalošana neatmaksājās. Tas ir pa dārgu, bet tas ir jāstāsta atkal individuāli. Tas, ko es varu pateikt, kā mēs ar vienu klientu runājam, tas, ka ir Latvijā ievies to digitālās sistēmas melorācijas kartēm, viņam 3 zvaigžņu orderi, ja vajag nominēt no lauksaimniecības kādu cilvēku, tam vajag dot viņu, jo es tagad braukāju Norvēģiju, Angliju, un kur viņiem vispār nav karšu. Pilnīgi. Mēs kad kaut ko daram, viņš apmēram, te mans opis kaut ko raka, te es raku, te mēs tur kaut kā ņemamies. Un tāpēc mēs arī diezgan veiksmīgi pārdodam to savu iekārtu, jo mums tā meklēšana, ka tu redzi to visu līniju, un tad viņa spēja vispār saprast, kā tā melorācija, kur ir ievilkt. Un tad viņi arī mēģina tagad paši ar jaunām tehnoloģijām kaut kā zīmēt, kaut ko darīt.
Tas mans ieteikums būtu, kad vai būtu, piemēram, kaut kāda papildus aplikācija, protams, viņi varētu būt maksas aplikācija. Protams, ka šīs mūsu kartes arī viņas ir diezgan neprecīzas, bet viņas ir, un tu vari saprast, kas notiekās. Un būtu labi, ja zemnieks varētu veikt kaut kādas pats savas korekcijas, kaut kādas labojumus, kur viņš varētu saglabāt savā bāzē, ka viņš pēc gadiem X atnāk apakaļ uz šo vietu, un viņš jau redz, kurā vietā viņš jau ir kaut ko labojis. Jo, piemēram, ir kaut kādi krustojumi. Viņi pat kartēs nav iekšā, bet tas krustojums tur ir. Tā kā tu atzīmē to krustojumu, jā. Tā kā, tas būtu tāds ilgtermiņš, bet es teikšu godīgi, jā. Ja mēs tur es zemnieku mums saka, viņas nav precīzi, mums nav precīzi. Es viņam saku, Džeki, bet mums viņas ir. Ja, un ja tev jāatcerās, ko ops tur racis vai tēvs racis, tas nav reāli. Nav reāli. Tā kā tā ir mums īstenībā baigā dāvana. Tā kā jā, tas es jau izstāstīju, ka tur. Mani ieteikumi, tā kā mums šodien arī no universitātes pārstāvjiem ir, mums lauksaimnieki, un to tagad arī runājot ar jaunajiem, kas ir pabeiguši universitāti, un tie jaunie satiekās ar citām valstīm, kur viņi ir mācījušies, teiksim tā, mums ir par maz meliorācijas stundu skaits ir pa mazu, jo mēs nenovērtējam to meliorācijas svarīgumu. Tāpēc mans ieteikums būtu tāds, ka varbūt vajadzētu vairāk parunāt un skolā pamācīt par to meliorācijas būtību un kā viņu kopt un kā viņiem darīties, jo meliorācija ir pašu pamatā, jo, diemžēl, mēs arī redzam, ka mums atnāk kaut kāda ārzemju investori iekšā uz mūsu lauksaimniecības zemēm, ko viņi pirmie dara. Viņi dara, kad viņi uzreiz ķerās klāt meliorācijas sistēmas sakopšanai. Jo, kā es pirmie teicu, nav jēgas no jaunām tehnoloģijām, ja tev nestrādā meliorācija. Tāpēc mans ieteikums būtu, te ir universitātes pārstāvi, iet ar karogu un sakiet, jums vajag vairāk stundu. Tā, pa lielam, tas būtu arī viss. Es pat esmu iekļāvies. Super, jā, paldies Aldim. Jautājumi no zāles, jautājumi YouTube. Noteikti varat rakstīt arī YouTube. Mēs nolasīsim arī tos jautājumus, kas tiks iesūtīti. Jā. Lūdzu. Kāds būtu optimālais kritums jaunai sistēmai, ka ieliek? Parasti ir tā, ka es domāju, ka tur speciālisti vairāk pateiks, bet cik es sapratu, ir 20 cm uz 100 metriem. Tas ir kaut kāds 0,2%, jā? Jā. Tūlīt apstiprinās, vai ir vai nav? Apstiprināt precīzāk. Tātad minimālais kritums ir 0,5% un sākot ar 75 iekšējo diametru mums ir 0,2, jeb 20 cm uz 100 metriem. Un tas ir baigi svarīgi, jo, zin kā, baigi daudz saka, tagad, kas ir daudz, grib, pie meliorācijas kopšanas ir vēl viena lieta. Piemēram, ja jūs tagad gribat vilkt jaunu meliorāciju, un viņi tagad sāk raut veco, un ja viņi nesavienos ar jauno, būs baigā problēma. Un citi saka, vai mēs pa virsu, vai pa virsu. Un tad ir tas stāsts, ko jūs saka, cik kritumam jābūt, divi nesanāk tie 20 cm. Vai laižam seklāk, un tikko tu palaidi seklāk, tā sākās tā bilde, ko es rādīju, ka ūdens neskalo ārā zemes, un tev veidojās aizsērējumi. Jā, paldies. Tur svarīgi pierakstīt tos ciparus, jo var aizmirst īstenībā par kritumiem. Jā, kritumi, tas ir svarīgi. Tas ir ļoti svarīgi. 20 cm, es vienmēr saku, 20 cm uz 100 metriem, tas ir tas, kas ir jāņem vērā. Un tad, kad jums ir remontdarbā, jums vajag līmeni, tad, kad nevis tas bumbulīts, viņš ir līdz pašam galam, bet ka viņš ir viducītī no līmeņa ārā, tad arī apmēram ir tas kritums tāds, kā vajadzīgs. Jā, labi, paldies tev. Vēl jautājumi no zāles? Kamēr pārējie domā, es atļaušos tev dažus uzdot jautājumus. Tu runāji par to rumāņu aplikāciju, kas tur maksā 2000 eiro vai dolāri, bet tu droši vien gribēji teikt, ka mums Latvijā ir bezmaksas arī aplikācija pieejama, vai ne? LVM Geo, ko var izmantot? Nē, tad bišķi tā doma varbūt neskaidri izteikt. Bet uzreiz arī papildināšu. Principā tu gribi teikt, ka tā LVM Geo mums vajadzētu kaut kādu iespēju vai pa maksu vai bez maksas, ka mēs varam arī veikt atzīmes. Vai arī zemnieku saima savā ZSA Geo varētu uztaisīt slāni,
ka mēs varam veikt šīs te atzīmes. Tātad mums jau ir meliorācijas slānis, bet mēs varētu uztaisīt opciju, ka tu kā saimnieks savos laukos jau vari veikt atzīmes. Jā, tieši tā. Un tur ir, tu iegādājies to iekārtu, tu uzreiz viņai iedod GPS koordinācijas. Jā. Un tu uz savā tajā aplikācijā saliecās koordinācijas iekšā. Es tagad skatos kolēģis Maira un Zana saka, jā, mēs to varam pamēģināt. Jā, vēl nē, bet tā būtu tāda īstenībā ļoti laba lieta, jo mēs ar tiem mietiņiem atzīmējam, bet tas jau, zin kā, mietiņi jau ir vēsture. Labāk kaut kas nekā nekas, bet labāk būtu, ka viņš ar jauno tehnoloģiju piebrauca kvadru, reku, te jābūt iztakai. Viņš paņem lāpstu, iztīra viņu. Ja? Labi, paldies. Tu rādīji arī to akas tīrīšanas iekārtu. Tad, principā, tas ir hidrauliski vadāms sūknis, kuram vienalga vajag arī ūdeni. Ja, ja ūdens sakā nav, tad vajag arī tā doma ir tāda. Tu ņem skalotāju, mūsu skalotāju, tu šļauku pieskrūvē, to pistoli pieskrūvē tur, kur nāk ūdens ārā, un tev ir spiediens 40 atmosfēra, no 35 līdz 40 atmosfēra. Tad tā pistole ir speciāls prauls 70 litri minūtē, un viņa šķaida tos ūdeņus. Ūdens nāk tev no skalotāja. Un tas sūknis, to sašķaidīto ūdeni, sūc ārā. Tāda tā doma. Un tad tie dubļi, kas ir iekšā akā, tu viņus vienkārši izpumpē apakaļ ārā uz lauku. Jo kā tagad tīrākas, viens ir sameklēt ievāko, mēs ar Mārtiņu tam nedaram, tad lien iekšā un ar spainīt vēl kā ārā. Tas ir ilgs, tas ir 2-3 stundas uz vienu aku. Šeit ir 10, un ej atrod, kurš līdīs tajā akā iekšā. Nē, kurš nav līdis, jā. Galvenais, lai tur kaimiņi tie suņi nav sakrituši pirms tam. Jā, tāpēc iekšā, ir svarīgi ir vāki. Vāki ir jābūt visur, un tāpēc arī Laci īstenībā viņš diezgan soda par to, ka nav vāki virsū. Bet tas ir ne tikai dzīvniekiem, bet tas ir viss tā no salmu visu laid iekšā. Tur arī bērni var sakrist iekšā. Viss kaut kas var sakrist, tieši tā. Bet īstenībā, jā, mēs šodien aicinājām Ladu, viņi nebija vēl šodien gatavi atnākt, bet principā tie viena no būtiskākajiem pārkāpumiem, ar ko viņi ikdienā saskarās saistībā ar atbilstībām, ir taisni nepilnības un pārkāpumi meliorācijas sistēmu uzturēšanā. Izskaitā vāki un izteks, jā. Tās ir, kā es saku, divas lietas. Ja jūs uzturēsiet akas un iztekas, 20% no sistēmas, kas jums slikti strādā, sāk strādāt pašas no sevis. Jā. Labi, paldies. Vēl jautājumu komentāru no zāles. Es gribēju tikai izteikt atbalstu, ka tiešām būtu vajadzīgs tas slānis, kur zemes īpašnieki to remontēto sistēmu var atzīmēt, jo es meliorāciju remontēju vairāk kā 10 gadus, un es esmu mērījis ar mērniecības GPS visas tās vietas. Un, kā jūs teicāt, ir ļoti daudzas vietas, kas nav atzīmētas, ir daudzi krustpunkti, kas vispār neparādās meliorācijas šeit kadastrā. Un tagad, kad es atgriežos un atkal tas ir jāatrok, man ļoti grūti atrast pat savā datu bāzē, kur ir tā īstā koordināte, un to būtu vienkāršāk ielikt šajā tādā amatieru slānī, kuru varētu izmantot konkrētais saimnieks savām vajadzībām. Es esmu tikai par, un es par to jau sen cīnos, bet neviens... Es domāju, ka tas vienu dienu notiksies, bet es domāju, ka tas arī nevar būt pa brīvu. Tas varētu būt kā, un varbūt var piedāvāt, kad ir kaut kādi jauni džeki, kuri ir gatavi varbūt uzņemties to, un viņi ir gatavi kaut kādu programmu izveidot, un zemnieks maksā katru gadu, piemēram, kaut kādu summu X, un viņam ir tā sava aplikācija. Kā bāzi ņemot mūsu meliorācijas kartes. Jo, teikšu godīgi, es saku, tā ir nenormāla dāvana. Un es vēlreiz atkārtošu, ja te vajag kādu nominēt uz 3 zvaigžņu odveri no lauksaimniecības, tad to džeku, kurš to visu izdarīja, nominējiet, jo tas mums ir baigais atbalsts. Tu runā, ka esot viens cilvēks, kurš atrodas fiziski Lubānā, viņš tās kartes visas vadot iekšā digitalizējot. Jā. Vārdu uzvārdu nezinu, bet zinām, kur viņš strādā. Jā, labi. Paldies Aldim. Ja jautājumu vairāk nav, paldies. Tad ejam tālāk pie nākamā runātā. Jau mazliet arī zinātniskāk sākam tādām praktiskām.